Kartiņu paņēmi? Jep. Jā, Gusto saka, ka naktī bija super liela vētra un mēs to tagad nočikosim. Vēss gan diezgan ir. Tā kā ļoti vēss. Bet jā, mēs tagad ejam brokstiņās. Vai taisīt durvis? Ejam brokstiņās, iečikot, ko mums tur piedāvā. Ja nē, tad mēs ēdīsim vakardienas pizzu. Jums turien lejā? Nē. Kāds jūties šorīt? Es ļoti labi izgulējos, es biju pārsteigts. Es arī ļoti labi izgulēju. Es pat nedzirdēju naktī, ko ēdu. Es parasti dzirdu, bija, nu tā kā, ja jau kaut kas ārā aiz loga noteikti. Šodien laižam mājās. Yes! Nu jā, mēs laižam, bet nezinu, cikos tiksim, kad tiksim. Tas paliek vienmēr jautājums laikam. Tieši kā Gustavs teica, ka te nebūs nekā. Vafilties var dabūt? Nē, izstāst, ka nebūs. Jā, es taisīšu droši vien vafels. Ko mēs ņemsim? Maple syrup, strawberry jam, web sweet cream butter. Te ir jogurtiņš. Rekuritēja. Kas tas ir? Kafīters. Vienkārši man vafeli stāv gaisā. Gandrīz aizgāja pa pieskari. Šis ir maple syrup. Mēs nav kaut sugar free. Luksus brokas. Čau! Ticis cauri visām drošības procedūrām beidzot un jā, tagad nedaudz iestiprināšos ar nelielu cukuru devu, jo šis viss process vienmēr ir ļoti stresains lidostās un ka tev ar miljonus kilogramiem virsū ir jāiet cauri visām tām drošībām un jāmeklē gates un jā, tādā ziņā, bet nu labi, es beigšu sūdzēties, esmu reāli excited braukt mājās un diemžēl es nevaru to darīt ar Baibiju, viņai ir cits lidojums citā terminālī, bet mēs redzēsimies aptuveni pēc kādām 20 stundām. Es esmu pie Maka, cik es neesmu kopā ar Baibiņu, es izdomāju Baibiņu pārsteigt, ka mēs tiksimies mājās. Kā jūs redzat, es esmu pie Maka kosmētikas un es viņai paņēmu lūpkrāstu, ko viņa man tikko prasīja, lai es paskatos. Bet āķis ir tāds, kas viņai neteikšu, ka es viņu nopirku un es mājās ar viņu ar šito pārsteigšu, ka mēs tiksimies. Tā kā turpināt skatīties vlogu. Es nevaru, viņi būs tik excited. Man pašam tāds prieks, ka es nopirku tikko to lūku. Viņai šis ceļš arī būs stresains diezgan. Viņa parasti vienmēr ļoti norūpējusies par šitiem ilgajiem ceļojumiem, nogurdinošiem, tāpēc es domāju, ka šis pārsteigums viņai ļoti patiks. Atkal lidostā. Šobrīd esmu Dallas lidostā un man lidmašīna izlido pēc 3,5 stundām. Nē, pēc 3 stundām.
Es jau esmu lidostā kopš 9. Šobrīd 1, jo atkal vienkārši visādi. Viss kaut kam noteikti ir jānoteikti treniņu brīdī, kad mums jābrauc ar mājās. Jā, un Gustavam pārcēla lidojumu, viņam arī bija paredzēts tenī pašā laikā, kad man bija jālido tā kā kopā. Bet viņam pārcēla, bet atcēla vispār lidojumu, viņam uztaisīja jaunu lidojumu, viņš lidoja 12. Tas jau ir pirms stundas notika, laikam, jā. Un jā, un Solnīgas lidostā, bet smieklīgākais tas, ka mēs galamērķī būsim vienādā laikā, kaut kādu 10-20 minūšu starpību. Tas ir labi pozitīvi, vismaz nebūs divreiz jābrauc kādu mums pakaļ. Man ir doma aiziet uz Starbucks, paņemt kaut ko garšīgu un tad paskatīties seriālus. Lūdzu, nospiežiet like, subscribe un pastāstiet draugiem par mūsu kanālu, lai man nav jālido šādos apstākļos. Piedām es lidoju ar American Airlines un cerams, ka man neviens no šejienes neizvilks ārā ar varu. Ja jūs redzējāt, Snapchatā, ko Gustavs paņēma Starbucksā. Es nezinu, ka tas bija 7 augstās kafijas, bet man ir daudz cilvēks kaut kas. Viņš to redzētu. Nožēlot, ka paņēma to, ko viņš paņēma. Man ir bijis tikai pirmais lidojums. Un es jau jūtos tā, ka es būtu lidojis visu dienu. Nu ir 10 stundas, kopš esmu lidostā. Jej! Es īstumā nezinu, man laikam ir vēl ilgāk jālido nekā 20 stundas, ko es Snapchatā, bet Instastorijā ieliku. Oh well. Es ko Gustavs tagad dara. Viņš ir garajā lidojumā. Nu, tā kā viņš ir kaut kur par okeānu šobrīd. Es visu ceļu spēlēju, ko tu gribi būt miljonārs. Es nonācu pie jautājuma par miljonu beidzot. Tas brīdis ir klāt. ieradies Helsinkos un es negribēju nīkt vēl 6 vai 7 stundas lidostā gaidīt uz mani nākamo lidojumu uz Rīgu, tāpēc es izdomāju nedaudz noriskēt un izmēģināt tikt līdz pilsētas centram šajā laikā. Bet īstenībā jau nekāds lielais risks nav. Tam tāds izaicinājums nedaudz aizbraukt. Pašam atrast veidu, kā tikt uz pilsētas centru, iečakot Helsinkus, kamēr esmu šeit pāris stundām. Tā kā cerams, ka būs viss veiksmīgi. Jā, esmu Helsinku centrā, man nav jāsaka, ko es te daru, bet izstāst, ka cilvēkiem te ar labu laiku pavadīšanu nav problēmas. Tā es te maldošu šobrīd pa pilsētas centru viens pats. Nav man īsti ko darīt, bet kā jūs redzat, pilsēta ir diezgan smuka. Man ļoti atgādina Rīgu. Ir ļoti skaista arhitektūra, paskatieties. Tramvajs brauc pa ielām. Un jā, tāds ir, kas jau būtu mājās. Bet mājās es būšu vēl pēc dažām stundām. Tramvajs.
Ko es atradu? Kā tā bija lidojums? Crazy? Patika? Es nojūdzos.